Kur ir maza problēma? Maza problēma ir tas, ka mēs Hāgā tiešām diskutēsim, kas ir 5%. Un, tur ir 3,5% militārie izdevumi un 1,5%, par ko vēl nav panākta vienošanās, kas būtu ar aizsardzību saistīti. Tas, ko es redzu Latvijā, un kur es gribu uzreiz teikt, tā gan neies. Es ļoti labi saprotu nozara ministrus. Es saprotu, ka nauda ir vajadzīga un ka ar aizsardzību un drošību mēģina saistīt visu. Bet, teiksim, nauda onkoloģijas centra celtniecībai būs jāmeklē valsts budžetā, bet ne aizsardzības budžetā. Ir tādas vēlmes, ir tādas lietas, un vēl. Pat, ja mēs tagad to naudu sasaistām ar kādu, teiksim, iepirkumu vai infrastruktūras būvi, tādēļ jau nebūs tūliņ, viņi būs pēc kāda laika. Bet pieprecizējiet šito vēstījumu, ko jūs tagad sakat. Jo labi, onkoloģija un militāra medicīna, tur varētu diezgan diskutēt, vai tās ir sasaistāmas lietas. Bet principā operācija citas zāles vai helikoptera laukums pie slimnīcas, vai vēl, un spēja autonomi strādāt x stundā un tā tālāk. Tās visas ir ne tikai civilā laika un miera laika, bet arī kara laika lietas. Ir divas lietas, kas mums ir jāņem vērā. Procenti un nauda nešauj. Šauj ieroči. Labi, mums ir 5% jūsu uzstādījums valdībā ir arī patvērtnes mums ir ļoti skaidrs lietas, kas mums ir jāizpild, lai mēs paši ne tikai justos droši, bet arī varētu rīkoties. Otra lieta, lai gan es tikko teicu, ka procenti nešauj, protams, ka NATO ietvaros būs, un tā definīcija tiek precizēta, skaidri pateikts, kas ir ar aizsardzību saistīti. Ja mēs vienosimies, ka šajās aizsardzības izdevumos, piemēram, ir patvērtnes un civila aizsardzība, tas tā būs. Tur varbūt arī medicīna. Bet tur tas pagaidām gan nav rakstīts. Un tas, ko es gribu teikt, ka tīri militārie izdevumi. Mums bija pieredze pirms 20 gadiem ar sporta zālēm. Īstenībā pieaugt var jau visu ko. Mēs šobrīd varbūt cenšoties īstermiņā kaut ko atrisināt, mānīsim paši sevi, un tas var slikt beigties. Mums ir reāls spēju deficīts, mums ir jāmācās no Ukrainas kara, un mums ir jānodrošina mūsu bruņotie spēki maksimāli. Un šeit es tiešām būšu viens no tiem, es prasīju par nepopulāriem lēmumiem, tas nav populāri, ko es saku, kas tomēr sakos līdzi, lai tā nauda netiktu izšķirta. Vispār jau lēmums par šādiem jautājumiem pieņems valdība un Saeima, ja tāpat. Neaizmirstīsim, ka valsts prezidents izsludina vai neizsludina likums, tostarp arī budžeta likumu.